Emersons. Emersons apspēlē. Lūk, tā bija jāspēlē iepriekšējā epizodē, kad bija vairāk brīvās zonas. Emersons izrēķinās ar Šiceku un vārtī. 5. minūte ļoti agri gūst vārtus RFS, tās ir Stefans Paničs. Bet tu visu izdarīja Emersons, kurš apspēlēja Ralfu Šicekovu un pēc tam arī bet piespēlēja pašā vārtu priekšā ideālā pozīcijā Stefanam Paničam. 1-0, ļoti ātri rezultāts kļuvis 1-0. Flangā spēle sākumā vairāk pa labi, atkal leģendāri, jā, arī Diamandē var panākt 2-0. Sities tieši tā arī notiek, 8. minūte, turpinām skaitīt gūtos vārds. Leģendāra kombinācija, gribēju teikt, ļoti strauja, efektīva un skaista saspēle starp RFS futbolistiem vienā pieskārienā. Bet tas viss arī beidzas ar gūtiem vārtiem. Diamandē gūst vārtus 5. reizi iepriekšējo 7 spēļu garumā. Tūra sitiens, tieši pēc Valtera Pura izsistās bumbas. Petrs Marašs griež, labs centrējums un tikpat kvalitatīvs noslēgums. Jānis Ikaunieks, 4. vārti viņam. 4. vārti 4 mačos virslīgā. Jānis Ikaunieks gūst vārtus 1 stundas intervālā kopā ar Dāvi Ikaunieku, kura vārti Lietuvas čempionātā. Esmu pārliecināts, ka Jānis par to nezina, jo tas notika jau sākoties šeit spēlei. 3. reizē 2-2. Šobrīd pat 4 komandas ar Jelgavu ieskaitot, kuras katrā mačā pret RFS ir prātusi gūt vārtus. Lai cik tas neticami izklausītos, sitiens, skaists gols no Grūzijās. Laša Odišārija 40. minūtē panāk 4-0. Ļoti līdzīgs scenārijs kā pirmajā RFS mājas spēlē pret Jelgavu. Arī tur bija 4-0 pēc pirmā puslaika. Laša Odišārija 2. vārti RFS Kreklā virslīgā. Šķiet, ka bez ieskrējiena viņš guva vārtus. Ar tādu tehnisku sitienu iespējas pat arī ar pēdas ārmaliņu. Sezonā 2020. gadā. Tā kā vēl jāpadomā, bet šķiet, ka Savaļnieks varētu būt arī vienīgais. Ķīgurs skaisti palaiž bubu garām un 5-0. Jānis Ikaunieks 2. vārti mačā. Bet Ķīguram šeit ir jādod arī mazā balva. Nekur statistikā, nevienā statistikas portālā pat visvarenākajos Opta vai Vaiskauta nekur neparādīsies rezultatīvitātes punkts. Un te ir arī 6-0. Darko Lemaičs. Nu, kāpēc sapņu scenāriju? Arī Darko vajadzīgi gūtie vārti, vajag atgūties, vajag atgriezties pēc saveidojuma kārtējā ar pilnu jaudu. Un Darko Lemaičs gūst vārtus. Viņam starp citu arī jau 9. vārti virslīgā. Bet nu jāņem vērā Lipušeks nekā Lemaičs. Mazliet pabakstīja Armans Petersons. Kuadio. Kuadio izsit no līnijas un kāds gols. Un šādā veidā Darko Lemaičs iesit otros. It kā jau tur trāpa bez mazliet pa aizsargu, bet bumba izskrien cauri un ir jauns sezonas rekords gūtajos vārtos. Pagaidām vēl nevaru pārliecinoši apgalvot, ka būs lielākā sagrāve, jo Jelgavnieki var arī kādus vārtus atgūt. Bet ja RFS šodien neielaidīs, tad mēs fiksēsim lielāko sagrāvi šajā sezonā 7-0. RFS labā Darko Lemaičam 10 gūtie vārti. Pēc ilgstošākas pauzītes Darko ir atpakaļ cīņā par labākā snaipera titulu. Guys, please subscribe and press like.